Negaidījāt? Ir apgājis pilns aplis. Angļu valodā to sauc par full circle moment. Un ir pagājis laiciņš, kopš es pēdējo reizi ierakstīju videoklipu latviešu valodā. Un tas bija, kad es tikko ierados Francijā. Mans pirmais mēnesis Francijā. Un tajā videoklipā es arī adresēju to, kad notiek valodas maiņa kanālam un viss pāriet uz angļu valodu. Man tik ļoti gribējās izlausties pasaulē, kad man nepietika tikai ar to, kad es tagad dzīvoju ārvalstīs. Man vajadzēja arī nomainīt valodu, kurā es runāju, jo pasaule man tik ļoti sauca. Un tagad, kad ir pagājuši 3 gadi, kopš es vairs neatrodos Latvijā, man tiešām ļoti pietrūks Latvija. Es katru dienu domāju par Latviju. Nav tā, kad man iet slikti Francijā, es mīlu Franciju, un Francija ir super valsts, bet tajā pašā laikā man ļoti pietrūks Latvija, un es nebrīnīšos, ja kādreiz mani ceļi aizvedīs mani atpakaļ dzīvot Latvijā. Šobrīd tā nav, šobrīd notiek ļoti daudzas lietas, par ko mēs parunāsim par to visu. Šis ir tāds ļoti freestyle videoklips šodien, bet pirms te atkal atsākās kaut kāda aktivitāte šajā kanālā, es domāju, ka mēs varam vienkārši nosēsties un mazliet parunāt. Pirms 3 gadiem es publicēju to videoklipu, kurā es minēju, kad notiek valodas maiņa, kanāls pāriet angļu valodā. Un tajā pašā videoklipā es arī minēju to, ka šādai fāzei iziet daudzi mākslinieki, piemēram, instrumenti, piemēram, Prāta vētra, kas bija vairākas dziesmas izlaiduši angļu valodā, un pilnībā saprotu, ka viņi gribēja aizskart plašāku mērogu, lai vairāk ausis sadzird viņus visā pasaulē, bet tik un tā viņi atgriezās pie savām saknēm, un tajā videoklipā es arī teicu, ka pilnībā iespējams, ka pienāks tāda diena, kad mums būs jāatgriežas pie savām saknēm, un tas arī šodien notiek. Un nav tā, ka es eju projām no angļu valodas projektiem, es eju projām no angļu valodas, es joprojām dzīvoju Francijā, un man joprojām ir daudz jākomunicē angļu valodā, protams, arī franču valodā, un joprojām ir ļoti daudzi projekti, kas ir angļu valodā. Tai pašā skaitā ir otrais YouTube kanāls, ko es nesen atvēru, nesen uztaisīju, kas patiesībā ir iemesls, kādēļ šis kanāls atgriežas atpakaļ latviešu valodā, jo tajā kanālā viss notiek angļu valodā, un šeit, ja tā godīgi saka, un uz visu pareflektē, kas ir noticis pēc tam, kā es samainīju kanālu valodu, es esmu jūs kaut kādā ziņā pievīlis un pametis, domādams, kad pēkšņi pieslēgsies auditorija no citām pasaules valstīm, un, jā, godīgi sakot, man ļoti gribās saslēgties ar ārpasaules cilvēkiem, tas ir nevis ar ārpasaules cilvēkiem, bet ar cilvēkiem no citām pasaules malām. Gluži tāpat, kā to gribēja Prāta vētra un instrumenti. Bet tajā pašā laikā es arī gribu paturēt to saikni ar dzimteni un saikni ar savējiem. Tādēļ šīs pasaules ir jānoslēdz viena no otras, nevis jāsamudžina kaut kādā vienā kamolā un jācer, ka viss tas kaut kā turēsies kopā. Tādēļ, jā, šīs kanāls atgriežas atpakaļ latviešu valodā, par ko es esmu patīkami satraukts, un, godīgi sakot, tas man dod ļoti daudz enerģiju šobrīd. Bet tā kā paturpinot mazliet arī to visu iemeslu, kādēļ mēs esam šeit, būtībā es Francijā šobrīd uzsāku savu biznesu, kas biznes varbūt ir pārāk skaļi teikt, drīzāk kā pašnodarbinātā darbība Francijā, un šeit es piedāvāju uzņēmumiem drona filmēšanu un videogrāfijas pakalpojumus, rakstīt scenārijus un tam līdzīgas lietas, lai palīdzētu viņam reklamēt savu biznesu. Un tas viss šobrīd mana niša ir tieši vīna darītavas. Kādēļ? Jo es dzīvoju Bordeaux. Bordeaux reģionā ir 8500 vīna darītavu. Tas ir lielākais vīna reģions Francijā ar gandrīz 1 miljardu uzražotām vīna pudelēm ļoti ražīgā gadā. Miljards nekad nav sasniegts, ir bijis ļoti tuvu. Dažādu iemeslu dēļ nekad vairs tas nepietuvosies miljardam, bet labi, par to nav saruna būtībā. Nenormāli daudz vīna darītavu, un tas liekas tikai loģiski, kad, ja tu mēģini atvērt kaut kādu jaunu biznesu, tu mēģini sadarboties ar tiem cilvēkiem, ar tiem uzņēmumiem, kuru te ir ļoti daudz, un kas ir pats
pilsētas un reģiona pamats. Tā kā, ja to jāpielīdzina Latvijai, tad, ja es dzīvotu Zemgalē, tad es visticamāk mēģinātu sadarboties ar lauksaimniekiem, jo tur ir ļoti daudz labības lauku. Ja tieši to pielīdzina agrokultūrai, jo ražot vīnu šeit ir agrokultūra. Tad, uzsākot šo jauno biznesa ideju, es sapratu, ka man ir jāatver vaļā arī savus YouTube konts, kurā es varu taisīt apskatus par vīna darītavām, lai potenciāli saslēgtos ar jauniem klientiem. Šis viss ir tikai ļoti, ļoti paša sākuma stadijā. Man ir bijuši 2 klienti, un tagad es esmu sarunās ar 3. klientu, kas ir ļoti aizraujoši patiesībā dabūt klientus. Un šī YouTube ideja radās, kad parādot cilvēkiem to, ko es varu izdarīt ar savām prasmēm, varbūt es varu sev arī atrast jaunus klientus. Un tad patiesībā par šo man ir jāsaka liels paldies manam brālim, bet mans brālis, ieraugot man pirmo videoklipu, pateica, Bāc, bet šitais ir kaut kas, ko tu arī varētu atnest uz Latvijas tirgu. Un tad šīs domu karuselis sākās. Mana galva sāka griezties 1080 grādos un vairāk kārt. Un tad es sapratu, ka patiesībā šie videoklipi ir jātulko un jāliek latviešu valodā, jo kas cits gan jums varēs parādīt Franciju, Bordeaux reģionā. Ar vīnu darītavām. Es vīna industrijā strādāju jau 2 gadus, un tūlīt lietas iegriezīsies vēl vairāk, un tas liekas tikai loģiski to visu pārtulkot, ja jau es taisu tos videoklipus angļu valodā, vienkārši pārtulkot to visu latviešu valodā un parādīt arī savējiem. Es gribu, lai mani vecāki var skatīties šos videoklipus un saprast visu, kas tur notiek. Es gribu, lai to var darīt arī mani draugi, kuri varbūt nerunā tik labi angļu valodā. Un, protams, tas arī ir solis varbūt tuvāk mājām, arī parādīt cilvēkiem dzimtenē, kad ja kādreiz es izdomāšu atgriezties, kad ir tāds Jorens, sauciet mani kā gribat, Pomerancevs vai Jorens kokā kāpējs, bet ir tāds Jorens, kurš filmē videoklipus, kurš var iedot kaut ko vērtīgu, lai nav tā, kad es atgriežos mājās bez nekāda plāna. Jo pilnīgi noteikti es redzu, kā nākotnē tas varētu notikt. Es šausmīgi mīlu Franciju, tiešām šeit ir kolosāli, bet es nekad nepārstāšu mīlēt Latviju, un nepaiet neviena diena, kad es nedomāju par Latviju. Man te nav slikti, man ir ļoti laba dzīve šeit Francijā, bet man ļoti pietrūkst mājas, man ļoti pietrūkst kārums, sieriņi, man ļoti pietrūkst sniegs, man ļoti pietrūkst visi mani draugi, mana ģimene. Tās visas lietas, par kurām es vienmēr aizdomājos. Un kā jau itin ar visu dzīvē. Katrā vietā, katrā lietā ir savi plusi, ir savi mīnusi. Un es totāli redzu to, ka kādu dienu es varētu atgriezties Latvijā. Tāpat kā es arī redzu sevi dzīvojam Austrālijā, dzīvojam Amerikā. Kas to lai zina, varbūt es kādreiz dzīvošu 6 mēnešus Francijā, 6 mēnešus Latvijā, 6 mēnešus Francijā, 6 Latvijā. Visas durvis ir vaļā, bet tās durvis, ar kurām es gribu turēt visciešāko kontaktu, ir, protams, mājas. Un šis ir mans pirmais solis atpakaļ mājup. To var gandrīz vai tā nosaukt. Runāšu ar jums visiem ļoti atklāti, ļoti godīgi. Šobrīd šie videoklipi būs lielākoties par vīna darītavām, jo tas ir tas, ko es daru šobrīd savā biznesā, un to visu es tulkošu latviešu valodā, lai jūs arī varat ar mani kopā būt šajā piedzīvojumā. Es nezinu, vai man būs daudz laika ierakstīt citāda veida saturu, kā piemēram šīs te vienkārši nosēdies un parunā videoklipus, jo šobrīd mans fokus ir uz maizi galdā. Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ visa darbība šajā kanālā ir bijusi tik haotiska. Ja jūs pašķirsiet tos videoklipus iepriekš, jūs redzēsiet kaut kādus eksperimentus ar podkāstiem mašīnā, kad man bija jābraukā no darba uz mājām, uz treniņiem, uz visādām vietām, un es vienkārši negribēju tā kā aizmirst pilnībā par YouTube, un es tik un tā gribēju kaut ko radīt un kaut ko turpināt likt, un vienkārši neizmest to laukā pa logu, un daudzas lietas ir darītas šajā YouTube kanālā, un tās visas lietas arī paliks līdz mūža beigām, lai var redzēt, kā tas
aug un mainās, mēs visi cilvēki vienmēr mainamies un plūstam, un nekas nekad nav statisks, un viss vienmēr kaut kad sākās, un tādēļ visa tā mana epopējā ar pagriezieniem un pauzēm un to visu, tā ir daļa no šī stāsta, un tas viss tur paliek. Kur es ar to visu eju? Būtībā šīs kanāls atgriežas atpakaļ latviešu valodā. Mēs runāsim ļoti daudz par vīna darītavām. Es jums visiem pateiktu priekā ar vīna glāzi pats, ja godīgi sakot, es baigi alkoholu nelietoju, varbūt reizi pāris nedēļās iedzeru vīna glāzi ar vakariņām, kad esmu kopā ar draugiem, un man ļoti fascinēja vīna radīšana un visa vecā, senā, ilgā vēsture, kas ir tīpaši šajā reģionā ir aiz vīniem. Jā, man ir arī mazliet jāatsvaidzina savā latviešu valodā. Godīgi sakot, mazliet vārdi aizmirstās, kad valodu nelieto tik daudz. Bet tā ir ļoti laba sajūta runāt dzimtajā mēlē. Un tagad es noslēgšu šo videoklipu, jo man ir jāieraksta jums audio priekš pirmā Explore the Chateau, kas ir nosaukums manam angļu YouTube kanālam, videoklipam, ko es jums te parādīšu latviešu valodā. Es ceru, ka jūs te vēl visi kaut kur esat, un man tiešām prieks ar jums runāt. No visas sirds es to saku, man ir ļoti liels prieks, kad mēs varam šādi parunāt latviešu valodā. Paldies, ka skatījāties! Ja gribat redzēt, kas notiek nākotnē, un jūs vēl neesat parakstījušies uz kanālu, parakstieties uz kanālu, nospiediet laiku, iekomentējiet, vai vienkārši pabūniet šeit ar mani. Un paldies! Paldies, ka joprojām šeit esat. Ak, Dievs, ko notiek? Jā, viss ir ierakstīts, nu tad tā arī mēs to atstājam. Tāds arī būs pirmais videoklips, jo galvenais ir darīt. Nekam nekad nav jābūt perfektam, tāpēc te arī nav nekāds scenārijs. Vienkārši no sirds parunāju ar jums. Paldies!